Esmu Juris Babra. Ventspilnieks var uzskatīt, ka par Ventspili dzīvos vairāk kā 65 gadus. Visu man darbs, mūžu, visu dzīvi pagājuši tikai Ventspilī. Esmu strādājis gan par vecrēznieku, gan par vecāku inženieru tehnologu. Šobrīd esmu pensijā. Nodarbojos ar hobiju līmeni un tāds sirds darbs. Tas ir turisms. Un otrs darbs, kas ir nekustamo īpašumu apsaimniekošana. Man ir ļoti laba ģimene, bet principā tā ļoti īsti būtu raksturoši, tāda būtu vispār mani. Ventspils priekš man nozīmē pilnīgi visu, kā es jau teicu, te pagājuši pilnīgi visu mani dzīvi. Es esmu Ventspili redzējis no 50 gadiem, kāda viņa bija, un līdz šī brīža esmu redzējis Ventspilis dinamisku attīstību. Esmu redzējis to, kā Ventspili tiek noādīti vēsturiskie liecības, pieminekļi vēsturiskās vecās mājas, kas šobrīd būtu saglabāts. Jo Ventspili 700 gadu, un principā gadu skaitlis ir, bet taustāms nav nekas no tiem gadiem. Tas viss tika noārdīts, viss tika iznīcināts. Tā pilsēta nozīmē pilnīgi visu. Saka, viss man dzīve pagājuši, te man ģimeni, te man bērni dzimuši. Un es arī gribēju tālāk redzēt, jo šobrīd tā Ventspils attīstījusies ļoti skaista pilsēta. Es viņu arī gribēju tālāk tādā paša veidā redzēt. Attīstīts, skaistu, sakopt. Gribētu redzēt smaidīšu, priecīgs cilvēks, kas tad dzīvo. Ventspilnieki var lepoties vienīgais ar to darbu, ko Ventspilnieki ieguldījuši pilsētā un izveidojuši kādu pilsētu izveidojuši. Un pilsēta var lepoties tikai saviem iedzīvotājiem. Jo tikai iedzīvotāji panākuši pilsētas dinamisku attīstību, tātad izveidot pilsētu par vienu no skaistākiem turismu centriem, bet sirdsāp šī brīdī sirdsāp tikai par to, ka acīm redzot, viss tas iet postā. Ja pilsēta izveidota, ir smuki parki, puķdobs, viss, bet pilsētā nav vairāk turisma, ir dinamiska attīstība turismam. Mēs esam apstājušies kaut kādu līmeni sasnieguši, un mēs neejam uz priekšu vairāk. Mums jāskatās ārzemēs, kas notiek ar turismu industriju, kādā veidā viņi attīstās. Mēs negribētu uztaisīt pilsētu pa Klaipēdu, Palangu, kopēt kaut kādu citu pilsētu. Mums ir jāatrod sava niša, savs turists, kurš brauc konkrēti pie mums brauc. Bet mums jānodrošina tiem cilvēkiem, kas brauc pie mums komfortabli, atpūt. Un to var izdarīt tikai tādā veidā, lai mēs strādājam kopā visiem tiem cilvēkiem, kas ar turismu nodarbojas, uzklausām viņu interviju, jo mēs katru dienu ar cilvēkiem strādājam. Mēs dzirdam, ko viņi grib, ko viņi vēlās, kā viņi grib to redzēt, atpūtas un organizēt. Šis ir ļoti smags jautājums. Un atbildu šo jautājumu, tas nav viennozīmīgi, atbildi nevar atrast. Ir jāsaka to, ka mums Ventspils domē 30 gadus pie varas atradās viens tas pats politiskais spēks. Mums pilsētas iedzīvotājiem tika liekta jebkāda iespēja izteikt savu vēlmi, piedalīties pie pilsētas attīstības un piedalīties pie pilsētas politiskās un ekonomiskās dzīves jautājumu risināšanu. Pilnīgi tika izslēgta iespēja. Mums šobrīd jāatjauno pilsētas iedzīvotāju uzticība. Mums jāsāk strādāt iedzīvotājiem, uzklausīt viņu vēlmi, jo šobrīd pilsētas domē izveidosies kungu kasta. Vienkārši kungu kastē. Jūs ejat uz pilsētu domu, rakstiet iesniegumu, jums iedot veidlapu. Uz veidlapas augšā rakstīts iesniegums kungam. Pasakiet, kāds var būt kungs? Mums domē jāstrādā ierēģiem, kurus ievēlējusi tauta, kuriem tauta maksā algu, un ierēģiem jārisina tautas problēmas. Viņš nevar būt kungs. Jā, viņš ir kungs, es pieņēmu tātad, kas esmu galps. Es neesmu brīvs pilsētas iedzīvotājs. Nākošais jautājums, kas jāatrisina. Mums jebkurā gadījumā jāatņem tiem kuģiem viss viņa privilēģijas. Tā ir ņirgāšanās pa cilvēkiem, ka reāli tas, kas notiek. Tad paņems vienu maz tādu niansīti. Ir pilsētas struktūra vienība, kurai jānodrošina pilsētā sabiedriskā kārtība. Struktūra vienībai tiek iedalīta naudiņa. Šogad iedalīt 2,9 miljoni. No tā struktūra vienības naudiņa tiek pirktas ekskluzīvas mašīnas. Konkrēti kungam Vācijā rūpnīcā taisa kungam personīgo mašīnu, limuzīnu gatavo. Kungs nevar braukt ar parastu mašīnu. Nodrošina 5 kungiem ekskluzīvu dzīvi. Tātad 5 kungiem tiek pirkts par pilsētas iedzīvotāju naudiņām mašīnas, algots šoferu. Kungs ar mašīnu braukā, kur viņš grib, viņam ir šoferis. Šoferis vadā kunga bērniņš uz bērndārzu, uz nodarbībām. Tādā veidā pilsētas iedzīvotāju nodoklis nav tiek 100 000. Un tas ir pierādāms. Tie nav man izrādāt, tas ir pierādāms. Ventspils pilsēta doma savam struktūru vienībām nodala naudu, lai struktūra vienības varētu savu darbu reklamēt avīzē, rakstīt par savu darbu. Tas netiek darīts. Visa tā nauda tiek virzīta tikai uz vienu mērķi, lai reklamētu kungu partiju, kas šobrīd atrodas pie varas. Tātad, ja mēs paņemsim to naudu, ko tiek tērēt kungi par tiem braukšanām, par tām mašīnu izlietošanām, un atņemsim viņu vēl to, tie 100 000, mēs nodrošināsim pilsētā visiem bērņiem, visiem pensionāriem pa velti brauks cilvēki, viņi varēs braukt, ja nebūs problēma, pat ne mazākā. Obligātā veidā
jāiesaist pilsētas iedzīvotājiem un jādod pilsētas iedzīvotājiem brīvu pieeju pie pilsētas budžeta izstrādes un pilsētas budžeta pieņemšana detalizēti, nevis tā vienkārši pieņem. Jo kā to saprast? Šobrīd pilsēta bērndārziem iedod 600 000 eiro nauda rotaļlietu iegādēji. Es pareiķinu, uz vienu bērnī sanāk 460 eiro. Nē, jāapjacās, ja nauda ir iedota un viss ir kārtībā. Jautājums viens, kā tā nauda tiks tērēt? Vai tie vēl lienī tiks nopirkta, kas veikalā maksā par 30 eiro? Vai tas lācīts būs nopirkts par 50 eiro, ko nopirkt par 5 eiro veikalā? Un kurš to iepirkumu organizēs? Mums jābūt iedzīvotājiem, mums jau budžetam, pilsētas budžetam jāstrādā pie tā. Doma izstrādā, bet iedzīvotāji pieņem. Nevis kaut kāds viens partijas vīri pilsētas budžetu pieņem. Ventspilī tuvākā laikā no pirmās dienas jāsāk strādāt pie pilsētas ekonomiskās attīstības programmas un plāna. Tas ir pamats primārais visam. Jo kā var saprast, Liepājai 200 uzņēmumi uzcelti, kam piesaistīt ārzemju investīcijas, kuri ļoti labi apmaksā darba vietas, un ieguldīt Liepājas ekonomiskā, ieguldīt miljonu, ja ne miljardu. Mazāk kuldīga strādā pie ekonomiskās zonas attīstības. Mums šobrīd Rēzeknē ekonomiskās attīstības ziņā apseigas Ventspili. Tad šitie jautājumi, kuri primāri iet no pirmās dienas jāsāk risināt. Ja mēs vispār gribam kaut ko iet, kaut ko panākt, šitie jāstāv pie pilsētas ekonomiskās attīstības plāna. Jo šobrīd Ventspils pilsēta doma pilsētas ekonomiskā attīstības plāna noraidīja. Motivācija, nav investoru. Kāpēc Liepājas ostā stāv mašīnas, Liepājas ostā pilna vieglām mašīnām, kur viņi izplat tālāk pa Baltijas valstīm? Kāpēc tas mašīnas Ventspils ostā nestāv? Kur ir problēma? Mums ir vislielāk Ventspils potenciāls. Mēs savā laikā nesapratām, mēs ļoti lamājam tos cilvēkus, kas aizbrauc uz ārzemēm strādāt. Mēs pret viņiem ļoti negatīvi attiecamies. Bet īstenībā tas ir zelta fonds. Tas ir mūsu zelta fonds. Tie katrs cilvēks, kas strādā ārzemēs, tie briljanti, kuri jādabū atpakaļ. Viņi strādā globālās starptautiskās korporācijās, viņi strādā par galveniem menedžeriem, viņi strādā par menedžeriem. Tā ir pilnīgi cita līmenis tam visam darbam un viņu prasme. Norvēģija piemēram par santehniķi strādātu, ja tev 5 gadi jāiet praksē. 5 gadi, lai par santehniķi strādātu. Tad jūs stādieties priekšā, kāda līmenī, profesionāla līmenī ir tie cilvēki. Ja mēs viņus dabūsim, mēs viņus vilkt atpakaļ uz Latviju, uz Ventspili, ja mēs viņus iesaistīsim darbā ar viņu zināšanām, tad mēs ātri vien no tās bedres sāksim līst ārā. Jo mums nav, Ventspilī šobrīd nav ne menedžeri, mums nav cilvēki, kuri varētu izstrādāt attīstību programmas un kuri varētu strādāt pie attīstību programmas realizēšanas. Jo vienkārši mums trūkst cilvēki, profesionāli sagatavot cilvēku nav. Ventspils pēc 4 gadiem es redzu tādā veidā. Pēc 4 gadiem mēs sākam strādāt ar iedzīvotājiem, mēs sākam virzīties lēnā garā uz priekšu ekonomiskā attīstībā. Un galvenais iesaistot visus pilsētas iedzīvotājus, uzklausot viņu vēlmes, viņu gribu, ko viņi grib redzēt, un sākam strādāt pie pilsētas ekonomiskā attīstības projektā. Pēc 10 gadiem mēs būsim panākuši pilsētas uzplaukumu, atgriezīsies atpakaļ mums cilvēki, pilsētu vairāk nepazīsim, pilsēta būs vēl vairāk sakoptāka, attīstītāka ekonomiskā ziņā. Ja mēs nevirzīsim pilsētu dinamiskā ekonomiskā attīstībā, tad pēc 50 gadiem mēs 9. māja vietā redzēsim Graustu rajonu. Pārunitājs, ja teica, viena iela, tā kas kādreiz 50. gados bija Tārģeles iela, bija viena iela, abās pusēs bija čigāņu mājas sabrukuši. Ir pasaulē piemēri, kur pat lielāk ekonomiskā attīstītākas pilsētas ir pārvērtušās par grošu kaudzēm. Ja mēs nestrādāsim šobrīd, nesāksim strādāt pie ekonomiskā attīstības plāna, jo šobrīd visas iespējas, jo šobrīd tātad Eiropa, tad notiek militāra bruņojuma koncepcija izstrādāt, rūpnīcas tiek ražots. Nezinu kāpēc, nedaram to, bet mums ir jādara, ja mēs gribam, lai mums nebūtu groša kaudze, nebūtu sunciems. Vienkārši man ir pietiekuši liela dzīves pieredze. Es esmu bijis ļoti daudzos ārzemēs, izbraukājis visu Eiropu. Es esmu bijis daudzos ārzemju pašvaldības iestādēs. Esmu redzējis, kā ārzemēs, pašā Norvēģijā, ja tu aiziet uz valsts iestādi, tā kā mūsu pilsēta doma, risināt kaut kādu jautājumu, es esmu redzējis, kā tur attiecas pret cilvēku, kā tur palīdz tev palīdz risināt tev jautājumu atrisināt. Man ir ļoti liela pieredze nekustamo īpašumu apsaimniekošanā, un es vienkārši gribētu savu dzīves pieredzi ieguldīt konkrēti pilsētas attīstībā, palīdzēt pilsētas iedzīvotājiem, lai pilsēta uzplauktu, lai pilsētas iedzīvotājiem būtu ļoti vieglāk dzīve un labāk dzīvošana pilsētā. Es esmu i par gotiņām, i par bruģīti, i par puķu dobēm, un par vēl daudz kaut ko citu. Es arī būtu tā kā šī parkā brīnišķīgajā. Tā kā Norvēģijā varētu cilvēki atnākt ar saviem vienreizējiem griliem, apsēsties ar ģimeni, uzcept šašliku, uzcept gaļu, iezert alsbuņģiņu un brīvi normāli pavadīt laiku. Es esmu par pilsētas dinamisko attīstību, kurā dzīvo laimīgi cilvēki.